Pati agrāk intensīvi nodarbojos dejošanu, un tajā mirklī man tieši aiziet un padejot, tu nonāc gandrīz kā citā planētā. Vienā mirklī tu aizmirsti pēkšņi viss, kas tev ir apkārt, tu tiešām esi ar sevi un savu ķermeni. Vai jums arī jūs izbaudat šo gandrīz tā kā baudu, to high stāvokli, no tā, ka tu beidzot sapakaļ, nav nekas cits apkārt, tikai es un mans ķermenis? Viņš arī palīdz atjaunot ķermeni prātu īstenībā. Ja tu mācies universitātē vairākas stundas, vai arī strādā darbā, bieži vien tas tev mentāli ļoti izticina. Ja tu gribi izbalansēt to, aiziet pasportot. Bieži vien sēžot, it īpaši mūsdienu dzīves stils ir sēdēt pie datora, pie telefona, obligāti, vai kaut ko fiziski izdarīt, tāpēc, ka tas var ieiet depresīvā stāvoklī. Un cilvēkiem tāds sajūta, ka viņi neko negrib darīt, viņi grib atpūsties, vai paskatīties vēl vairāk televizoru, vai paskrolot vēl pa TikTok. Bet tajā brīdī, kad tu zini, ka tu esi pabeidzis savu darbu, kas tev tur ir, pie savas pienākums, tā teikt, aiziekoties 5-10 minūtēm izdara kaut ko. Tas nav daudz. Bez tam, kad tu ieies iekšā tajā, tad tev vajag gribēsies vairāk.